Tātad kaut kāds savu veidu uzdrāviens, idejas, mērķi. Kaut kur ir mazliet pretestība, kaut kas neiet varbūt tā, kā gribētos. Varbūt mēs esam izdomājuši, iecerējuši kaut ko grandiozu, bet līdz tā izpildēji mums varbūt neiet tik spīdoši, kā gribētos. Viss it kā ir ok, ir stabili, bet šeit ir enerģija, kas liek iet kaut kādās pretrunās, pastāvēt par savu viedokli, varbūt reizēm rīkoties pārgalvīgi un neapdomīgi. Un līdz ar to tad rodās šie kaut kādi sava veida konflikti, mazās cīņas, bet hei, es taču pastāvu par savu viedokli. Kas tur konflikts? Es neiešu sēdēt un klausīties, ka tu man saki, cik ilgi, jā, tik ilgi, cik vajadzēs, tik arī būs. Bet tev, wow. Tad skorpioni, jūs esat noteikti gatavi rīkoties, gatavi darīt un nesēdēt vairāk rokas klēpī salikuši, jo trešais bruņinieks, pašreizējais moments ir zobenu bruņinieks. Pašreizajā momentā tad jūs esat gatavi tiešām gāzt kalnus, jums neinteresē citu domas, jūs rīkosieties tieši tā, kā jūs iecerējuši, neviens jūs neaturēs, visi pārējie, ko runā un saka, jums neinteresē, jūs varat viņus uzklausīt, bet jūs viņus neņemat galvā. Tad tev ir tiešām kaut kāds konkrēts mērķis, ātri, dinamiski rīkoties, varbūt tev ir kaut kāds plāns, kur tu gribi realizēt. Nu, un tad tev ir visas nepieciešamās lietas, visa nepieciešamā enerģija, lai rīkotos un ietu, darītu un tiešām ņemtu rīcību savās rokās un darīt, pastāvēt par sev svarīgām lietām, iet un viņas iegūt. Bet tavs izaicinājums ir tas, ka tu varbūt neapzinies, ko tu gribi. Jo zobena divnieks mums ir iekšējais konflikts, pārdomas, grūtības pieņemt lēmumu, divi varianti, sēžam, domājam, esam bišķiņi iesprūduši, kaut kāds iekšējais konflikts, ko tad mēs darīsim, kā mēs rīkosimies. Un ļoti interesanti tas, ka tev ir šī enerģija, kas runā par iešanu, skriešanu, darīšanu, bet tavs izaicinājums ir saprast, vai tiešām viens vai otrs variants ir tas, ko tu patiesi gribi, bet saprast, vai tiešām viens vai otrs variants ir tas, ko tu patiesi gribi. Bet īstenībā zobenu divniekam ir šie varianti, bet viņš sēž, tāpēc, ka viņam ir grūtības pieņemt, un tāpēc ir jāieklausās sevī, jāieklausās savā iekšējā balsī, ko viņi mēģina pateikt. Jo ir risinājums, kā tikt ārā no šīs konkrētās situācijas tavā dzīvē, un tu nedrīkst sēdēt rokas klēpī salicis, tev ir jādara viens vai otrs, nav variantu. Ja? Pagātnē, kas iespēdo nākotnī, ziļu desmitnieks, tas nozīmē to, ka tu esi noguris, tev ir ļoti liela atbildība, tev ir ļoti daudz darba, un līdz ar to tu esi varbūt piesaistījis sevi pagātnē, izveidojis kaut kādu sadarbību, kontaktu, pieņēmis kaut kādu piedāvājumu saistībā ar darbu. Un līdz ar to tev ir varbūt pagrūti to visu, teiksim tā, saturēt savās rokās. Tev vajag iemācīties, teiksim tā, sadalīt šo atbildību ar citiem cilvēkiem. Jo tava vēlēšanās ir monētu karaliene, kas runā par to, ka tu gribi šo stabilitāti, tu gribi šo naudu, tu gribi šo komfortu, un tu esi mērķiecīgs un gatavs absolūti pilnībā uz visu, lai ietu un sasniegtu šo labklājību savā dzīvē. Varbūt tu domāji un mēģināji balstīties uz citiem cilvēkiem,
Redzi, es jau eju pretrunās. Es tev teicu, ka te vajadzētu, ka tu nedalies ar citiem, jo tu domā, ka tev pašam ir visu jātiek. Labi, labi, labi. Iekšējie faktori, zobenu trīnieks. Zobenu trīnieks, tātad kaut kādas sāpes, kaut kādas ciešanas, kaut kādas grūtības. Tad šajā brīdī varbūt tu jūti kaut kādu nožēlu sevī par to, ka tu varbūt nerīkojies ātrāk, tu jūti kaut kādu nožēlu, kaut kādas sāpes, kuras varbūt nāk no pagātnes, jā. Jo ļoti interesanti, ka ļoti tuvā nākotnē ir priesteris, un priesteris ir mums garīgais skolotājs vai arī māceklis, atkarībā kā uz to skatās. Bet es teiktu to, ka varbūt kādam no jums ir problēmas ģimenē, attiecībās. Un kā jums būtu tik daudz visādas lietas uz sevis virsū, ka cauri visām šīm grūtībām ir grūti saskatīt izēju, grūtības saskatīt ceļu. Arī faktori, zobenu dūzis, jā, jauna ideja, jauns uzdrāviens, gribas spēks, mērķtiecība. Es domāju to, ka varbūt šajā brīdī tev liekas, ka tu esi iestrēdzis, bet tava šī gatavība iet darīt, kaut ko mainīt, kaut ko pieņemt, viņa ir ļoti, ļoti spēcīga, un visums tev piedāvā risinājumu, un viņš tev dos idejas, viņas nāks pie tevis. Vai arī šobrīd tu varbūt neredzi, un tev liekas, ka viss, kas tavā dzīvē notiek, ir tikai viens vienīgs sāpes un ciešanas, bet tas varbūt ir pārbaudījums tev. Tas varbūt tev ir pārbaudījums ļoti tuvā nākotnē ticēt tam, ka šie šķēršļi un šie izaicinājumi ir priekš tevis gatavoti, tu tiek top skaidrs, ka tu varbūt pats esi tas, kas sev ir iedūris šos zobenus, un ka tev pašam arī viņi ir jāvelk ārā, ja? Jo tavas bailes ir nāves kārtas, tavas bailes ir skorpions apzīmē šo kārti, tavas bailes ir varbūt pašam no sevis, pašam no savas tumsas, pašam ieskatīties savā sejā, savā būtībā. Un tu baidies no šīm pārmaiņām, tu baidies atteikties no nevajadzīgā, un tu baidies no pārmaiņām, jo ir kaut kas, pie kā tu turies. Un šī savienība nav tikai attiecības, jā, tie ir vienkārši cilvēki tavā dzīvē. Un gala rezultāts - zižu divnieks. Visa pasaule rokās, skatāmies tālāk uz priekšu, jā. Mēģinām saprast, kas mums ir jādara, kāda rīcība mums ir jāuzņemās, lai mēs spētu iet tālāk uz priekšu. Jo apņēmība tev ir, stabili pamati tev ir, lēnām, pacietība, ja? Varbūt ir jānolaiž šis pārlieku lielais uzskats par to, ka man ir taisnība, ka man ir tikai šitā te, jo it kā citi cilvēki mēģinātu tev piekļūt, bet tu tāds, nē, es zinu, kā labāk ir jādara, es pats visu labāk apzinos, bet īstenībā tu nepieņemot palīdzību no citiem, varbūt pats sāpini tikai sevi, jo tu esi gatavs rīkoties, tu esi gatavs mainīties, tu esi gatavs veikt šīs pārmaiņas savā dzīvē, bet tev ir bailes. Tev varbūt liekas, ka tev ir vajadzīgs atbalsts, varbūt tev liekas, ka tev ir vajadzīgs otrs cilvēks, un tikai tad es būšu patiesi laimīgs šajā dzīvē. Nē. Tu ļoti smagi strādā un tiecies uz priekšu, lai sasniegtu savus mērķus savā dzīvē. Un tev vienkārši ir jābūt skaidrai vīzijai, skaidram redzējumam, kas ir tas, ko tu gribi panākt. Un ja tev šobrīd tiešām kaut kas sirsniņā ļoti smagi dur un sāp, šīs sāpes ir
jāpārdzīvo, jo tas viss ir mūsu prātā, mūsu domās, un nevelti tev visums dod, reku, hei, atopies, saprot, draugs mīļais, tu pats sev šo zobenus esi sadūris savā sirdī. Ja? Varbūt laiks ir vilkt ārā, ne? Varbūt laiks ir kaut ko apzināties, kaut ko saprast par sevi, kaut ko mainīt sevī, lai tās ir domas, cilvēki mums apkārt, darbs. Jo ir jāskatās uz priekšu, jādomā, kā virzīties tālāk. Paskatīsimies, kāpēc tad mums ir laustā sirds, kāpēc mums šeit ir sāpes, nožēla, nodevība. Nu, ne nodevība, bet šeit vairāk ir tiešām pārdzīvojums par to, ka tiek ieguldīts kaut kāds darbs. Kas nenes rezultātus. Varbūt fiziskajā pasaulē ir šie rezultāti, bet nav kaut kāds gandarījums, nav prieks. Kāpēc zobenu trīnieks? Iekšējie faktori. Jā, kādam no jums tas ir saistībā ar darbu, ar sadarbību ar apkārtējiem cilvēkiem. Bailes zaudēt finanses, bailes zaudēt materiālo. Varbūt kāds no jums. Kā tā var būt? Monētu dūzis. No monētu dūzis ir jauna iespēja. Saistībā ar finansēm, ar darbu, ar labklājību, ar materiālo. Varbūt jūs ļoti uztrauc finanses. Un taisnīgums saņem pēc nopelniem. Tieši tā. Viss, ko tu izdos uz āru, to arī saņems pretī. Ja? Un nebaidies no šīm pārmaiņām. Ja tev nākās tiešām piedzīvot konkurentus, ja? Cilvēkus, kuri tavā nišā varbūt arī mēģina panākt, ko tu gribi, bet neļauj apstādināt citiem cilvēkiem sevi. Ja? Tu pats stādini, man liekas, sevi. Jo tu domā, ka tu to nevari izdarīt, ka tu neesi pietiekami labs. Tā ir vēl enerģija, kas runā. Pagātnes kaut kādas lietas, sevis ierobežojumi. Kādam varbūt neticība savām spējām. Tas, ko tu domā, kas tevi grauž, kas tevi attur un viss, kas tevi sāp, tas noteikti ir tikai un vienīgi galvā. Tāpēc izaicinājums arī ir, ja, ieklausīties sevī, atbrīvot sevi no šīs neziņas, izvēles nepieņemšanas, jo zobenu divnieks ir kārts, kura stāsta par to, ka cilvēks apsēžās, tad viss ir noslēdzies, un tad tavs izaicinājums ir atvērties un saprast to, ka nav nemaz tik slikti. Kad, ja tu netiki pie šī darba, vai tev nācās viņu mainīt, un tu nedabūji, paaugstināt, vai tu nedabūji amatu, algas pielikumu tā tālāk, tad tev ir jāizsacina, vai tu esi pareizajā vietā, varbūt tev kaut kas ir jāmaina, vai šī darba vieta nav tev īstā. Ir kaut kāds signāls, kas liecina, ka tev nav jāapstājās pie sāpēm, nē. Ka nav jāapstājas pie
esošās situācijas, ka tu vari virzīties tālāk uz priekšu, ka tev vienkārši jāizsecina un jāsaprot, kādiem soļiem tu vari to darīt un kas ir jādara. Jo bailes, ka kaut kas neizdosies, nu nē. Ir vajadzīgs pārmaiņas, ir vajadzīgs šis periods, kurā vecā dzīve tiek atstāties muguras un ir cerība un atjaunošanās, transformācija, visam uz jaunu līmeni. Un nav par šeit nekas, ne par ko jābaidās, ne par ko nav jāuztraucās. Viss notiek tā, kā tam ir jānotiek. Visums nav nekāds mazais bērns. Tieši tā. Nāksies iet projām. Tā kā šeit, kavas apakšā. Nāksies uzņemties atbildību par savām rīcībām savā dzīvē, atstāt visu nevajadzīgo aiz muguras un doties uz kādu mērķi, ja? Ļoti tuvu nākotne, priesteris. Varbūt tev ir jāiedziļinās ezotērikā, varbūt tev ir jāatrod atbildes uz to, kāpēc tu esi, kāda ir dzīve, kāds ir tavs dzīves mērķis, kāpēc mēs eksistējam. Jo šie cilvēki dodās nezināmajā. Viņi mēģina atklāt kaut kādas lietas. Un varbūt tev arī, ja, caur meditāciju, caur vientulību, caur atbūšanu vienatnē, tik galā ar savām domām. Ai. Tālāk. Skorpioni. Skorpioni, mīļie. Nu, nāves kārtas izskata pati no sevis. 3 nāves kārtas man šeit uz galda stāv. Ja? Transformācija, pārmaiņas, vecās dzīves atstāšana aiz muguras, pacelties augstāk jaunā līmenī. Nu, ko vēl? I'm done. Just kidding. Just kidding. Laimes rats un triumfa rati. Oh my God. Tev vajag atrast iekšējo spēku, turpināt cīnīties un griezt, stūrēt savu dzīves kuģi pareizajā virzienā. Wow. Crazy labi. Decembrī jārīkojās. Viss. Nekāda sēdēšana, pukstēšana un ucināšanās. Ja ir vajadzīgs pārmaiņas, jāmainās. Ja kaut kas nestrādā, make it work. Viss, tev vairs nav par ko runāt. Lai mums brīnišķīgs decembris, lai visas pārmaiņas vēlamās notiek. Visam spēcīgākā enerģija runāja. Ar visiem skorpioniem, kuri dziļi sirdī izjūt sāpes, vientulību un skumjas. Šis bija jūsu lasījums atgūt motivāciju un dzīves jēgu. Paldies! Lai jums brīnišķīgs decembris!